Labdien! Šodien mūsu tēma – valsts konkurētspēja. Konkurētspēja ekonomikā un uzņēmējdarbības teorijā ir uzņēmuma, nozares vai valsts spēja pārdot savus produktus, preces vai pakalpojumus tirgū. Līdz ar to konkurētspēja, līdz ar konkurences jēdzienu, ko mēs apskatījām pagājušajā nodarbībā, ir viena no svarīgākajām preču un pakalpojumu tirgu raksturojošajām kategorijām. Valsts konkurētspēja ir valsts priekšrocība vai trūkuma mērs, pārdodot savu produkciju starptautiskajos tirgos, un šo konkurētspēju vislabāk atspoguļo tirgus daļas. Globalizācijas un starptautiskās tirdzniecības attīstības rezultātā katrai valstī arvien būtiskāk kļūst tās konkurētspēja pasaules tirgos. Pateicoties jaunievedumiem transporta, informācija tehnoloģija un citās jomās, valstu patērētāji kļūst arvien informētāki par pieejamiem produktiem un pakalpojumiem citās valstīs. Tiem ir iespēja izvēlēties lētākus, kvalitatīvākus un diferencētākus produktus no dažādām valstīm. Tādēļ valsts parasti piekopja uzņēmējdarbības un tautsaimniecības nozara atbalsta politiku, to konkurētspējas un eksporta potenciāla paaugstināšanā, jo tādējādi tiek nodrošināti darba vietas un pieaug ieņēmumi valsts budžetā. Šeit jūs redzat Maikla Portera konkurētspējas modeli. Valstu konkurētspējas priekšrocību noteicošos faktorus. Kā redzat, pirmais ir uzņēmuma stratēģija, struktūra un konkurence. Otrais – ražošanas faktoru pieejamība, trešais – pieprasījuma attīstības līmenis un ceturtais – saistītās un atbalstošās nozares. Nedaudz īsi par katru no šiem. Uzņēmuma stratēģija, struktūra un konkurence ir stratēģija ir nepieciešama augstai produktivitātei. Tiem jāparedz ilgtermiņa attīstība, dažādu produktu modernizācija un jāparedz arī investīcijas attiecību veidošanā ar patērētājiem un savu sniegumu uzlabošanai. Uzņēmuma konkurētspēja starptautiskajos tirgos būs lielāka, ja būs asāka konkurence iekšējā tirgū, jo tā liks uzņēmumiem piedāvāt tirgū kvalitatīvākas, lētākas, no citiem atšķirīgas preces un pakalpojumus, kā arī nemitīgi sekot līdzi patērētāju prasībām un būt inovatīviem. Ražošanas faktoru pieejamība. Ražošanas faktori ietver sevī dabas resursus, kapitālu un cilvēku resursus. Dažas valstis ir daudz bagātākas ar dabas resursiem nekā citas, taču nevienmēr šīs valstis ir turīgākās pasaulē. Konkurētspējai būtiskākie ir tieši attīstītie un specializētie ražošanas faktori, piemēram, kvalitatīva komunikācija, infrastruktūra, augsti izglītoti inženieri, zinātnisko pētījumu rezultāti konkrētās nozarēs vai pieejams riska kapitāls. Šo faktoru veidošanā svarīga nozīme ir dažādām institūcijām, augstskolām, zinātnisko pētījumu centriem un domnīcām un attīstības finanšu institūcijām, kā arī vēl dažādiem atbalsta faktoriem, piemēram, biznesa inkubatoriem un tam līdzīgi. Pieprasījuma attīstības līmenis. Šis faktors ir tas, kuru ietekmē tiešā veidā patērētāji. Jo patērētājiem ir augstākas prasības, jo augstāka būs produkcijas kvalitāte. Pašmāju pieprasījums, īpaši patērētāju augstās prasības, ir būtisks konkurētspēju veicinošs faktors. Ja pircēji izvirza augstākas prasības, ir prasīgākie pircēji pasaulē, uzņēmumi, apmierinot viņu pieprasījumu, ir spiesti uzlabot produktu kvalitāti, nodrošināt preču un pakalpojumu nemitīgu attīstību un atbilstību patērētāju prasībām pašu mājās, tādējādi sagatavojot sev ceļu uz pasaules tirgu. Īpaši nozīmīgi tas izpaužas informācija tehnoloģiju jomā. Saistītās un atbalstošās nozares ir ceturtais noslēdzošais faktors. Nozares konkurētspēju veicinoši faktori ir asa konkurence nozarē, kā mēs jau noskaidrojam, ka konkurence kopumā vispār ir ļoti veicinošs faktors, un piegādātāji, kuri nodrošina kvalitatīvus izejmateriālus un ārpakalpojumus.
Augot konkurētspējai, uzņēmumi palielina ražošanas apjomus un spēj attīstīt citu nozaru uzņēmumus. Konkurētspējas paaugstināšanās veicina ne tikai vienas atsevišķas nozares attīstību, bet veido neatkarīgu, taču savstarpēji saistītu un atbalstošu uzņēmumu kopumu. Šādu uzņēmumu kopumu salīdzinoši nelielā ģeogrāfiskā teritorijā sauc par klasteri. Pazīstamākie klasteri pasaulē ir informācijas tehnoloģiju un digitālo uzņēmumu klasteris Silīcija ielejā, Kalifornijas štatā, Amerikas Savienotajās valstīs un Itālijas flīžu klasteris, kā arī citi. Šeit var redzēt Silīcija ieleju Amerikā, Kalifornijas štatā. Šoreiz tas ir viss. Paldies par uzmanību un uz tikšanos nākošajā nodarbībā.